Tā, nu čau, lieli, mazi, tievi, gari, resni un īsi. Un, labi, ko es te pļurkstu, ko es te muldu. Tātad Viģiks, šodienas Viģiks ir baigā tēma. Bet pirms es šito te sāku, es jums gribēju pastāstīt, nu, es te šodien bišķi ar māsu pačatoju un principā, māmuliņa ar māsu tur kruķī solārī Ķekavā. Un es gribēju maziņ tādu tā kā reklāmiņu, šautautiņu uztaisīt. Pirmkārt, viņiem tagad ir giveaways iet, ja, 30 eiro vērtībā var vinnēt dāvanu karti. Tur sauļošanās krēmiem, tur nu, visām tām štelītēm, ja. Ir giveaways, kurš tur laikam līdz 16. vai kuram tur decembrim ies, un tad būs izloze. Tā kā es ielikšu linku aprakstā tieši uz to giveaway, to izlozi, un kā arī linku uz to Facebook lapu, tieši viņai to Blue Box Ķekavas, laikam saucās. Un ejiet, piesakojiet, uzčiniet, piesakaties tam giveawayam, nu mazums, zin kā, kādreiz sanāks būt Ķekavā, vai gan jau, ka arī cilvēks skatās no Ķekavas, vai tur kaut kur no Ķekavas apkārtnes mani. Un jā, vienkārši gribējās bišķiņ tādu maziņu reklāmiņu uztaisīt, kā arī mēs šodien sarunājām ar māsu, kā visi, kas iet par cik man tur ir vēl ar tur sportu uztur kaut kādām sadarbībām, vēl tur šāds sadarbības, tad es izdomājām, ka mēs varētu darīt tā, ka visi, kas ies uz to solārī un pateiks, ka nāk no Buffrider, ja, vai vienkārši kods Buffrider, vai vienkārši ieies iekšā pateiks, nu es te tur Buffriders teica, ka 10% atlaidīt būs, un dabūsiet 10% atlaidi tur uz visu sauļošanos un sauļošanās tur krēmiem un kosmētikām, kas tur piedāvājumā ir, tur dāmankartēm un tā tālāk. Tur gan ir arī masāžu vēl un vēl permanentais make-ups. Tas tā laikam tas saucās, sorry, es kaut ko tur sapatroju, bet nu, principā, jā, tur iesiet iekšā, sakat, ka no Buffrider un dabūsiet 10% atlaidi tur sauļošanās un tā tālāk. Un visi ir informēti, cilvēks, kas strādājas kasītes, arī to zinās. Nebūs tā, ka tur ieies iekšā un tur zin kā, varbūt jums nērt vai kā tur Buffriders tur kaut ko pateiks. Un viņi tur, kāds tur Buffriders. Bet visi zina par to un zina, ja kāds nāks un teiks, ka ir no Buffrider, tad dabūs 10% atlaidi. Tā kā bez kautrēšanās ejiet iekšā vai vienkārši caurbrauksiet un tā. Nu labi, tas tāda maziņa reklāmīgi, bet tālāk pie Viģika. Tātad man atbrauc te čomaks, un mēs izdarījām to, ko es jau gribēju pagājušo ziemu darīt. Tas ir noiet gar māju ar termokameru. Reāli ar termokameru noiet gar māju un apstīties, no kurienes zūd tas siltums. Jo mums mēs žarījām reāli no rīta līdz vēlam vakaram, un mājās ir dubaks. Mājās ir, un nevar vienkārši piesildīt māju, liec rokas pie raģiņa, un raģiņš ir karsts, jā, bet mājās reāli džemperos jāstaigā, jā, sīkiem rokas deg un ausis augsts. Nu, kas tas ir, kas tā pa ģēli? Un tāpēc sanāk tā, ka čomam te ir pāris tās termokameras, un nogājām, pirmkārt, mēs ar vienu nogājām, kur es ierakstīju jau, mēs ierakstījām nenormāli krūtu, visi redz, nenormāli. To es kaut kādā veidā samontēšu visu uz datoru un pielikšu jums tieši to skatu no tās termokameras, lai jūs redzat, no kurienes zūd tas siltums. Rītīgi varēju uzreiz pateikt, no kurienes. Bet tagad mēs vēlreiz noiesim es noiešu ar otru, kas viņam kamera ir. No tās es neko neierakstīšu, bet vienkārši noiesim, apstīsimies, kā tas izskatās. Rakstās? Productions. Aiziet? Nu, pareizi, jau pats nospiedu. Labi, karoči. Ne, viss notiek. Nu, karoči, nostaigājam, kā jau es teicu, mēs jau te bišķi pastaigājām un pafilmējām, un varēja redzēt, ka jaunajiem logiem gar augšu, gar plasmasiem un šito te bišķiņa rāda siltumiņu. Un pagraba logi, un pamati, un, protams, vecie logi. Veciem logiem karstums, bet vecās gravažu durvis pa brīnumam karstumu tur. Nu jā, tāpēc, ka tur ir tas dubultais, bet sūca visām durvīm. Jums, es arī domāju, ka būs gar tām šķirbiņām nāks kaut kāds karstums ārā, bet pilnīgi nekāds oranžums nenāk no jums. Nu čau, tā, mēs esam nosēdušies pie datora. Es tikko mēģināju sariktēt visas šitās programmas un lietas, lai es te varu ierakstīt uz datoru.
tik sen nav darbots ar šitām te lietām, bet no apmēram sataisīju un davai. Principā pārējiem uz ekrānu un es jums tagad izrādīšu, izstāstīšu. Iziesim cauri, es uzlikšu uz lielā ekrāna, rekur šitos termo ieraksts un apmēram paskaidrošu, izskaidrošu, kas tur ir. Es ceru, ka te skaņa nepārsitīs to, ko es runāju. Nu, principā nevajadzētu. Tā, labi, davai, es nezinu, man viņi nav pēc kādas, bet vienkārši ņemam vienu un sākam skatīties. Tātad, rekur ir. Pirmais termo šitais te ieraksts, tā, uzliekam uz pilnu eķi, ekrāniņu, ja. Tātad skatāmies. Rekur ir mājas pamati. Jūs varat redzēt, nu jā, man tur nav ko rādīt, jums skatāties vienkārši. Rekur ir jaunais loks, ja. Jaunais virtuves logi, ne, jaunie istabas logi. Viņiem starp pašu rāmi un stīklu, nezinu, laikam gumiņas vai kā, bet, nu, nezinu, varbūt, ka tas normāli ir, ka tā mazliet siltums tā kā nāk cauri. Un tas tā ir siena, kas vēl ir iekrāsojusies rozā. Un tas ir skurstenis augšā. Bet, nu jā, tie ir jaunie logi, un to jūs redzēsiet, kādi ir izskatās vecie logi, kas vēl nav nomainīti. Bāms! Rekur ir, wow! Es biju vienkārši šokā, reāli, es biju šokā skatoties, kāds karstums. Tas ir otrais stāvs, kur mēs guļam. Tas ir guļamistabas logi, balkona durvis, ja, un tā loģija, kur ir. Un šitais ir apakšā patreiz, kur es sēžu, tā kamīna istaba un dators, kur man stāv, ja. Tas ir tur arī vecie logi, un visa siena virs logiem ir sarkana, un augšā ir visa siena un visi tie logi ir vienkārši sarkani. Tad jūs redziet, kāds tur karstums, un gar jumtu starp citu, es uzlikšu fiks pauzīt. Es biju domājis, jo šitā ir jumta mala, kur jaunais jumts ir, un tur var redzēt, ka kaut kāds šķirbiņas ir mazliet, bet tur ir viss ideāli, viss jumtam sniega kārta virsū, nekas nekūst no jumta, nu vispār neviens miligrams var teikt, var redzēt, ka nenāk ārā siltums, ja, tā kā jumts ir godam uzlikts. Un arī jaunie logi, jūs redzat, ka ir ļoti, ļoti liels efekts. Pamati bija, tas bija pirmais, ko es ieraudzīju, ka pamati ir vienkārši sarkani. Tā kā tas ir viens no darbiem, kas ir jāizdara, ir jāpaņem un jānosiltina pamati. Nu, protams, vēl visam pārējiem kopā. Un šitais te ir no pagalma puses, tas ir virtuves loks, ja, to jūs pēc tam vēl redzēsiet. Virtuves logam jaunais loks skurstenis, un šitās ir tās durvis, kas mums ir no viesistabas. Kas no viesistabas iziet ārā uz to loģiju otrā pusi, nu pagalma pusē. Un pirms tam ritīgi vienkārši vējš tur nāk, nu es jūtu, ka vienkārši pieliekot roku, jūtu kā vējš nāk iekšā, kuras, protams, arī vajadzēs mainīt, ja, bet es tur viņus pagaidām uz ziemu, mēs viņus nevirinām, es tur sabāzi ritīgi sapakoju vienkārši ar šito te ar akmens vāti vienkārši sapakoju, kā kas man jumtam palika pāri, es domāju, nu tur ir vispār čotka jābūt. Jūs paskatieties, vispār nekas čotka nav, tur pilnībā, jūs vienkārši sarkans klucis no tām durvīm, tā kā no viesistabas, rekur, kā iet augstums iekšā, siltums ārā. Un viss pārējais te, no šitās puses ir, tāpēc, ka tur ir garāža un tur nekāda siltuma, protams, nav, un te arī siena, redz, jumtam malas, viss ir normāls. No pagalma puses jūs varat redzēt. Jā, šitajā pusē vienīgais, kas bija, tās bija durvis vienkārši nenormāli. Un, protams, rekur atkal pamatiņi, jā, pamatiņi, vecais viens lodziņš, kas tur kurtuvē ir. Siena, jā, šur tur no sienas nāk, var redzēt, ka siltums iet cauri. Un tad šitais te viģiks laikam būs baigi labais. Šitais viģiks būs baigi labais. Wow! Šitā te, tur ir tolete. Un šitās istabas, kuras patreiz sēž, stūris, kurš man visu laiku slapš bija. Es viņu reāli nevarēju atremontēt, es špaktelēju, un viņš nežūst. Un rekur skatēties. Šitā ir, jā, toalets loks, un augšā dēla istaba. Ne tikai logi, viss stūris, viss tur ir vienkārši paskatieties kādā krāsā. Un tāpēc arī dēlam istaba, tur tas stūris slapš ir, un visā mājā augstums, nu reāli paskaties, kā iet siltums ārā no mājas. Jaunais virtuves loks, ideāli, nu, cik nu ideāli, nu, tur starp gumiņām varbūt kaut kāds redzi, tur iet, bet, nu, salīdzinot ar vecajiem logiem, ja, atkal pamati ir sarkani, un tie lodziņi mazie, tie ir lejā no kurtūs tie vecie logi, protams. Un jā, rekur atkal atpakaļ uz toaleti, un šitās istabas stūri, un dēla istaba augšā. Visi vienkārši sarkans, nu tur ir
tur ir bez variantiem. Tur ir, nu, jā, tur ir vienkārši viss, kas jādara, jāmaina visi mājai logi. Nu, 4 nomainījām, atliek, tik cik atliek. Un te ir priekša, tā, kas te šitais sanāk, tagad es īsti nevaru saprast. Nā, nu, te es laikam pamats atkal filmē. Pamati, re, kur sarkana atkal, ja, atkal karstums nāk un no vecajiem maziem tiem lodziņiem, kurus es varbūt pat vispār aizmūrēšu ciet, tur kaut kur lejā uz kurtu, vai kur ir pilnīgi nevajadzīgi. Tad, ka, nu, pirms siltināšanas. Bet, nu jā, visi pamati sarkani. Nu, te arī vairāk nekas nebūs. Te redz, ir jumts atkal ideāli. Vispār nekur neviens siltums no jumta nenāk ārā. Jumts ir tiešām izdevies. Nu, vēl 2 viģīgi palikuši. Šitais reku durvis, pašas galvenās ieejas durvis, kuras, es domāju, būs vienas no vainīgajiem, no kurienes nāks augstums iekšā. Nifigā! Vispār, kā jūs redzat, tāpēc, ka tur ir dubultās, ir ārdurvis vecās grabažas, un tad ir priekštelpiņa, un tad ir vēl viens grabažu durvis, ja, un laikam tomēr tā telpiņa, ja, aizsargā, un redz, nenāk ārā, paskaties vispār nekur, neviens grams nenāk no turienes. Šitās istabas logi atkal rektu parās. Tur bija tagad krūmi priekšā, ja. Bet, nu, jā, atkal varat redzēt vecie logi, viss šitā te siena ir augšā virs logiem, viss sarkans, un otrā stāvā, kā jūs redzat, arī zem logiem viss ir sarkans, viss vecie logi, nu tā mūsu guļamistaba patreizējā. Jā, rekur, vainīgie, jā, vaininieks. Nu, tur jau es guļot, es jūtu, ka no rīta ir, ka dubaks istabā, ka reāli pūš augstums virsū. Jumtam atkal viss ideāli, re. Tas man arī bija baigi, es gribēju pārliecināties, vai nebūs tā, ka ir nomainīts jumts, un tagad mums no dēļ jumta vienalga tur kaut kur visur nāk ārā karstums, tā kā nē, jumts ir ideāli, jaunie logi ir ideāli, arī ailes, kā jūs redzat, nekur baigi nelaidi, jā, ailes es tur nosiltināju, cik nu mācēju. Šur un tur bišķiņi paspīd, varbūt, ja, tas siltumiņš, bet, no, salīdzinot ar vecajiem, vienkārši wow! Es biju reāli šokā skatoties tiem vecajiem logiem. Bet, nu jā, tas arī bija viss pēdējais, bet, nu, tā kā jūs redzat, nenormāli vērtīgs šitais pasākums bija. Labi, es slēdzu šito ārā, ejam tālāk. Vairāk nav ko dirsties. Iekšā vēl šo un to kāds pāris vārdus parunās, bet pa lielam šitais bija nenormāli vērtīgs pasākums. Un tagad es principā zinu, kas pa vainu, jo man bija, uz jautājumu zīmes man bija vainu jumts, ja, varbūt pa maz tika nosiltināts vai kā, vai, nu es pat nezinu ko, jo reāli siltāks kā pagājušā ziema nav vispār neviena grāma. Un tā kā, nu skaidrs, ka jāturpina siltināt logi, ir, nu kā, ko es te muldu, jāturpina siltināt logi, jāturpina mainīt logi, jāmaina logi un jāsiltina tā būda nost un viss, un līdz ar to arī viss būs atrisināts, kā arī pamata viss. Un pa lielam tā kaut kā. Labi, viss, pietiek te pļurkstēt, ir tums, vēl ir šāds lietiņas jāizdara, un davai tiksies nākošajos.